vai? Labdien! Labdien, Ventspils! Dzintara, es atpakaļ. Esmu atpakaļ, jā. Man gribējās zināt, kā tev pa Ameriku gāja, vai tu kādas tās mūsu lietas pabīdīji? Kā jau viss pēc maniem video redzēju, es gan biju atpūtā, gan arī darba darīšanās, un tā kā varu teikt, pašreiz es varu tikai pateikt to, ka izvirzītie mērķi tika Amerikā sasniegti. Tad gaidīsim rezultātu. Gaidām rezultātus, un gan jau tuvākā laikā arī Ventspilnieki kaut ko jaunu uzzinās. Jā, redz, un pa to vidu tev var apsveikt. Tavs dēls arī gūs 3. vietu Latvijas čempionātā boksā, ja? Jā, mans dēliņš 8 vīru konkurencē ieguva Latvijas čempionātā 3. vietu. Jāsaka tā, ka es esmu priecīgs, ka viņš aizbrauc piedalīties, jo ilgstoši viņam bija trauma, un viņš pats trenējās, pats ņēma un pats visu darīja. Un es teikšu tā, ka es redzot pēc Kārļa, kā nākošā diena pēc sacensībām, viņš ir iemācījies arī mazliet piekāpties, respektīvi piekāpties stiprākam, un šis pretinieks tomēr bija stiprāks, un kā jau sportā, sports ir neprognozējams, bet es visus aicinu, visus bērniņus, un galvenais jau ir ne tikai uzvarēt, bet galvenais ir jebkuram ventspilniekam nodarboties ar sportu. Sportu un savām interesēm un iet uz mērķi. Jā, Kārlis Malacis, un tas jau arī tas grūtākais, ka tu ej cauri dažādām traumām, un tā tu sasniedz savus mērķus. Tā. Es vēl tikai gribu pateikt lielu paldies Linār Gulbi. Paldies tev liels, ka tu biji tiešraidē, ka tu biji manā vietā, palīdzēji, un Linārds ir cilvēks, uz ko vienmēr Ventspilī var paļauties, uz ko mēs esam jau gadiem kopā, un ja kādreiz mums ir kāds lūgums, viņš vienmēr nāk pretim. Tā kā, ja šādi Ventspilnieki ir zelta vērts, un paldies tev, Linārd, un es ceru, ka tu vēl pie mums atnāks atkal. Paklausies, vakar bija 1. aprīlis, bet saprotu, ko es izlasīju šonedēļ, ka šitā te Sijā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca palielina tarifus. Es sākumā domāju, kaut kāds aprīļa joks. Kā tev? Tas ir tas, mīļie Ventspilnieki, Aivs pastāstīs tuvāk, bet tas ir tas, par ko mēs cīnāmies. Jebkuras papildus izmaksas gan valdes locekļiem, gan šie kreznie automašīnas galu galā. Ventas balss galu galā maksās Ventspilnieks. Un šeit ir tāds labs piemērs. Un šeit var tikai padomāt, interesanti, vai tie Somi, kas izstrādāja to attīstības stratēģiju par 100 000 slimnīcai. Tur bija paredzējuši šādā pieaugumu Ventspilniekiem. Tā kā Aivs mazliet tuvāk izstāstīs. Es gribu teikt tā, mēs visi redzam, ka ir liela krīze un cilvēkiem nav naudas. Un tad ir tāds retorisks jautājums, vai tamdēļ mēs cēlām tādu slimnīcu, lai šie pakalpojumi cilvēkiem nebūtu pieejami? Ja? Kāpēc tam mēs cēlām, lai viņi nevarētu atļauties? Jo liela daļa jau nevarēs atļauties. Tas nozīmē atliks un būs kroniskas slimības un tā. Protams, Aivi, kad tu pareizi saki, un mēs bija ielicis te iekšā vienu video, kad laiciņa apakaļ, ka sāls daudzums ir nepiedienīgā daudzumā izbērts, un katrs šis kilograms, kas ir izbērts, tas nāk no nodokļu maksātājas naudas, un katra šī naudiņa, ja netiek iztērēta tur, kur viņu vajag, tad ir jāceļ tarifs. Un tarifi ne tikai slimnīcā, arī vēl ir atkritumi, mums vispār ir vesela tāda tarifu, kā saka, lietus. Mums ir siltums, pareizi tu teici, atkritumi, ūdekas. Mums visur ir pacelta, Selgā pacēla, bērnu tajā sociālās aprūpes centrā, Namiņā. Viss tiek darīts, lai cilvēkiem sarežģītu dzīvi, lai sadārdzinātu dzīvi. Ir sevišķi sociālā sfēra un slimnīca. Aivi, tas ir tas, par ko mēs visu laiku ar Aivi runājam. Viens otrs mums par to pārmet, ka mēs esam negatīvi, mēs esam kā dakteri, kas mēģina atrast risinājumus, lai iekonomētu, lai Ventspilniekiem būtu labāk dzīvot Ventspilī. Jā, bet jautājums jau ir cits. Mums paziņoja Juris Lācis, tas ir valdes priekšsēdētājs, ka pacels katru to tarifu pa 10 eiro. Ja? Vispār jau nav zināms, kuri tarifi varbūt kādam ir tur pieauguma kārtām. Vēl ir arī jautājums par to pašu Eiropas prokuratūru, kurš pateica, kad skatīs līdzi un ka noteikti būs vēl vairākām slimnīcām pierādīsies, kad ir sadārdzināts un pirkts iekārts vairāk kārtīgi dārgāk nekā tirgū. Viņš tur minēja 2, 3 un pat vairākas reizes. Skatīsimies, kas būs ar mūsu slimnīcu. Bet skaidrs, ka ņemiet vērā, ja jūs gribat dzīvot tādā vietā, un jums viss apmierina,
nu tad acīm redzot, arī jūs esat gatavi maksāt pa jebkurām šīm izklaidēm, ja, kur jums piedāvā šī pastāvošā vara. Nu, bet domējot, tas jautājums nav skatīts. Tad tā ir Rita Ozoliņa, vai tas ir Aldis Ābele, vai tas ir Lembergs, vai tas ir Lācis, vai Vītoliņš. Kurš pieņēma lēmumu? Es domāju, ka kādā puses purvā tas ir kaut kur apskatīts un izdarīts, jo, principā, kā jau mēs jau teicu, šāds arī slimnīcas budžets tāds izvērsts, principā nebija skatīts. Arī nekas netika teikts, ka šādi tarifi tiks celts, arī skatot visu kopējo skaitļu budžetus. Tā kā tas atkal ir kaut kur izīsts no pirksta, un šeit man jāpiekrīt ir vecajam mēram, kurš saka, nav disciplīna. Un šeit es gribētu tā, ka vecais mērs aiziet pie jaunā mēra un ievieš kārtību disciplīnu. Bet ir viena problēma, Zita. Vecā mēra sieva ir viena no tām, kas sadārdzina slimnīcas pakalpojumus. Un arī tas pats mēra iecienītais basketbols un ventas bals. Tie jau ir visi tie elementi. Jācer, viņai laikam tie ceļi tā gribās būt kaut kur Rīgā pēc vēlēšanām, un tad iespējams, ka mums būs kāds atslogs budžetā, ka mēs tiksim no šitā visu vaļā. Bet nobeidzot šo tēmu, es jums teikšu tā, ka kolaborancisma filozofija Ventspilī ir dzīva. Mēs ļoti labi zinām, kad kurš nāk no tiem laikiem, un viss tā filozofija 35 gadus arī Latvijas atjaunotās laikā ir kultivēta, un tāpēc nebrīnīsimies, ja mēs būsim tā kā Krievijā ķer pilas, visu pacietīsim, ne par ko neiebildīsim, pa siltumu maksāsim dārgāk, pa ūdeni maksāsim dārgāk, pa slimnīcu maksāsim dārgāk, pa pansionātu maksāsim dārgāk, un var atkārtot. Ja? Un galvenā vērtība būs šo kunku labklājība, tāpēc jau arī neviens neiebilst par dārgām mašīnām, par labiem amatiem, par algām, prēmijām, piemaksām, par sekretāriem. Tur nav jautājumu. Jā, tā ir Ventspilī ir izveidota kā sekta vadības līmenī, kur viens otru viņi tā kā balst, un pēc tam pēc šiem vadītājiem jau nākošais solis speciālists līmenis un vispārējie ir ievērojami zemāks atalgojums nekā citur, jo mums visiem jāuztur ir tieši tas augstākais līmenis. Tas krējums, jā, un no šī krējuma, kā viņi pieraduši, viņi ilgtermiņā īsti izskatās, ka tomēr atkāpties negrib. Un nav disciplīna. Var jau to redzēt, piemēram, Krievijas piemērs ir tāds ļoti spilgts, kad bija prezidentam bija tā pils, ko izgaismoja ārprātīgā izšķērdība, liela pils. Nezinu, kas ar hokeja kallēm un helikopteru nolaišanās laukumu. Tajā pašā laikā ir ikdienas pilsētiņas, kur cilvēki dzīvo pilnīgākos graustos, kur nav ceļi un viss. Un mums ir tieši tas pats. Nav tik izteikti tā šķēri, bet tieši tāpat krējumam ir viss. Cilvēkiem labi pacelsim tarifus. Jā. Un te ventspilnieki, kas uzskata, ka mēs dzīvojam ļoti skaistā pilsētā pie jūras, mazpilsētā, un, protams, mums te viss ir ļoti tādā daba, mums ir apkārt brīnišķīga. Bet, mīļie ventspilnieki, jūs apskatieties, parunājiet arī vecāku gadu gājumu, kas ir gadu balsojuši par Latvijai un Ventspilī. Jūs apskatieties, pajautājiet saviem bērniem, mazbērniem, vai te ir darbs. Vai viņi spēj nodrošināt pilnvērtīgi savas ģimenes, vai viss ir kārtībā. Un jūs redzēsiet 99% gadījumā, ka tieši tās pamata vajadzības Ventspilī nav. Mums ir ziedi, govis, mums ir salūti, vajag vai nevajag, mums ir viss kaut kas, bet šīs pamatvērtības arī atbalsts skolas ēdināšanai, lielāks pabalsti, transports, zem vidējā līmeņa Latvijas pilsētās. Bet redz, ir jau tāds teiciens, novājiniet tautu, tad to būs vieglāk pakļaut. Un mēs te redzam tās sekas visai tai tautas gribas vājināšanai 35 gados. Paklausies, kad bija tāda informācija, ka tu brauc prom par to Ventspils reisu, ja? Un tur arī kaut kāda radbūšana izrādās, ja? Tur arī laikam mūsu tagadējām mēram tas pats galvenais lielais rubļu pelnītājs, tas ir radinieks, un tas, protams, arī izskaidro to, kad principā nekas netiek darīts, lai šī neadekvātā alga, es atgādinu 110 000, tiktu samazināta. Bet tu jau bija arī par to mašīnu. Jā, par mašīnu arī tas ir interesanti, ka mums, kad bija domas sēde pirms manas aizbraukšanas,
tad neviens no šīs valdes komercpilvarnieks un valdes priekšsēdētājs nebija atnākuši, atsūtīja darbinieci. Un principā iznāk tā, ka viņi tā atklāti mums ir deputātiem, visiem amatpersonām ir melojusi. Jo viņa saka, ka jaunais busiņš, kas ir iegādāts par 85,000, ka tas ir paredzēts pasažieru pārvadāšanai, bet pašreiz viņš stāv pie kantora un to brauc tikai komercpilvarnieks. Radinieks, Radinieks atkal ir brauc. Un šeit atkal tas stāsts, mums ir bērnus, nav kur aizvest, kolektīvus nav kur aizvest, mēs par šo naudiņu 85,000 varētu nopirkt 2 busiņus, mikrobusiņus, un lai mūsu bērni piedalītos kaut kur. Bet tas atkal ir tāpēc, ka 35-40 gadus sākumā mēs slavinājam, kā sabiedrība, Ventspils izpildu komitejas priekšsēdētāja Biedra Lemberga, pēc tam mums bija Papiņš, atceries, bija tāda laika, tā bija Hūta, tad ir Zolīdais Jānis, Jautrais Guntis. Tās ir tās vērtības. Ja jūs gribat šīs vērtības, tad rēķināties, ka būs radinieki ar mašīnām, ar lielām algām. Ja jūs gribat šādas vērtības, tad būs sadārdzināts pansionāts, sadārdzināts slimnīca, sadārdzināts komunālajie pakalpojumi. Katrai medaļai savu pusi. Otram valdes loceklim arī ir nopirkts džips un reisam un komercpilvarniekam nopirkt šās buses, un viņš tiešām izrādīsies, ka viņš viņu lieto, tad jāpajautā, ko viņš tur ved. Ir kaut kāda viesnām jauna viņš ceļ, varbūt būvmateriāls. Ja tas tā ir, tad tas ir... Viesus uz savu viesnām ved. Tas ir pasažieru buses. Tas ir noziegums pret ventspilniekiem un arī pret saviem darbiniekiem. Un vispār mums pēc mūsu tiešsaites sazinājās ļoti daudz Ventspils reizes darbinieki. Viņas īsti nav apmierināti, kā tur viss notiek. Viņiem ir jābrauc brīžam ir 14 stundas, bet tiek uzskaitīts tikai 10 stundas. Tad komandējumu viņiem skaita tikai tās stundas, kad ir ceļā. Tu, piemēram, aizbrauc uz Tukumu, tev 2-3 stundas jāgaida busiņā. Šīs stundas netiek atmaksātas. Kas tad viņiem tas skaitās? Ko es nezinu, izklaidējās viņš var iet, kur grib. Jā, un, protams, absurds, kad ir viens otrs aprēķinājis, ka katru mēnesi zaudēja katrs darbinieks vismaz 300-400 eiro. Tad vēl ir ļoti liels problēmas arī ar konkursā, piemēram, uzvarēts ar 5,5 pa stundu pa braucienu, bet viņiem maksā 5,20 un tikai pa lielo busu 5,60. Tāpatās arī šausmīgi ir mainība no mazā busa uzreiz uz lielo busu. Tā vidējo arī ne tikai samaksas, bet katru dienu mainās tas busiņš. Cilvēks nevar pierast pie šīs autotransporta, tas arī nav pareizi. Un tie jaunie izslavētie elektromobīļi, tie esot pilnīgs nedrīkst teikt, ka tur viss grab un nērts sēdēt, viņš ir pārtaisīts no kaut kādas kravu puses, viņš laikam tā apsilda, ar viņam notiek tomēr ar dīzeļdegvielu vēl ar kaut ko, durvis varās vaļā, tur šņāts un pīkst. Un tā kā ir tās ļoti liels daudz dažādas problēmas, un tā iekšienē tā cilvēki ir nesaprašanā, kas tur notiek, un cilvēki baidās. Un tie ir praktiķi visi, kas saprot drēbi. Un arī šeit ir daudzi šoferi vienkārši baidās izteikt, jo baidās zaudēt darbu. Un tā ir tā nabadzība. Tā ir tas cilvēks, ka viņam jau nebūs, kur iet, ja viņš ko es teicu, vai ne tautu, tad to būs vieglāk pakļaut. Mēs katrā ziņā vēl par šīm rezerves daļām, kas tur notiek, kā tur tiek norakstīti remonti, kas tiek tur remontēts, tur vēl ir dažādas indikācijas. Man šī informācija vēl papildus vēl ir jāpārbauda, bet katrā ziņā, ja kāds saka, ka tur viss ir rožaini un labi, tā būtībā nav. Tur arī vēl ir ar kases aparātiem, tur viņi nestrādā, un tad viņas jāiet pakaļ, un šoferim jānāk pirms darba laika jau jāsagatavojas pusstundu iepriekš, un tas, protams, arī darbs ir, un par to īsti netiek maksāts. Un arī tie cilvēki nesaprot, kur tiek maksāts, kā tiek maksāts, un pats interesantākais, ka tad, kad bija tas, mēs zinām to Ventspils reizes slaveno, kur konkurss, kur šoferis labākiem visiem tika solīts, ka no 1. janvāra visiem pacels algu. Joprojām nesot nekas pacelts. Gan jau domāju, kādam prēmija būs piemaksas.
Tagad ir ceturkšņa prēmijas, Laiks, jā. un visi valdes priekšsēdētāji, visi dabūs ceturkšņa prēmiju, un tur būs tūkstoši, jo viņiem tās zelta olas ir jāizpērk visur, kur viņi pērk. Jā, un mašīnu un degvielu, un visu varēs braukt. Jā, Ventspilī viņi tērēt nevar, tad viņi kaut kur tur apkārt, kaut kur Es tev pabraukt. teikšu tā, ka šiem slimnīcas pacientiem vajadzētu maksāt to Jā. 10 eiro pieaugumu, ja? Bet tie jau ir tikai daži, tas ir tas krējums. Nu, jā, un tā kā tuvākā laikā mums būs papildus vēl informācija, tad jau mēs ne tikai tiešsaiti rakstīsim, tad mēs arī rakstīsim kur citur, ja šī informācija un pierādījumi tiks sasaukti, savākti, mēs ar Aivi neklusēsim. Jā, bet vēlam priecīgs Lieldienas, vai ne? Jā, un nākamā nedēļa būs mums domas sēde. Jā, un es gribēju tikai pateikt, Lieldienas jums pašas Ventspilnieks, pašas spēcīgākās olas, stiprākās, krāsainākās un gudrākās. Kārtīgi vajag olu kaujās izkaroties. Jā, un jā, būs, un vēl tāda indikācijas daudz domā, ka mūsu darbs tikai asociējās ar tiešraidēm. Tas ir tāds kaut kas jauns Ventspilniekiem, īpaši vecāku gājumu, viens otrs varbūt nesaprot, bet mūsu darbs ir ne tikai šis, tā ir tikai 5. daļa. Mēs arī otrdien gaidām vienu ciemiņu svarīgi, ja? Jā, Bet par to mēs kaut kad arī izstāstīsim. Mums gaida, mūs ieraug ne tikai Rīgā, kā jau zināms pēc manu komandējumu, tā kā principā Eiropā, Amerikā. Jā, notiek arī rakstu darbi. Mēs rakstam un ir, protams, daudz lietas, ko mēs varam ietekmēt. Un ļoti daudz Ventspilī mēs varam ietekmēt, bet ir daudz lietas, kur mēs dodam informāciju, un tad jau atbilstošām iestādēm viņi jārīkojās. To, diemžēl, tās nav mūsu kompetences. Bet, lai mēs kaut ko arī ietekmētu, mums ir jāzina. Tāpēc cilvēki, kas strādā ar pašvaldību saistītās lietās, un ne tikai, dodiet mums informāciju, ja jūs redzat kaut kādas nelikumības, izšķērdības, nepareizības, par to ir jārunā. Un ja ir informācija ar pierādījumiem, tas mēs zinām, kā viņu rīkoties un kur viņu tālāk virzīt. Un ņemiet vērā, ka mums ir liela frakcija arī pārstāvēta Saeimā. Mēs ceram arī pēc nākošajām vēlēšanām būsim vēl lielāki un būsim vēl stiprāki. Tā kā Ventspils. Priecīgs Lieldienas! Priecīgs Lieldienas! Atā, līdz nākamajai reizei!